Nu, ko esiet sveicināti? Geto podkāsts Edgars Sniegs ar jaunām vēsmām, jaunu viesi un īstenībā ļoti aktuāls notikums, jo tūlīt jau iznāks viens, es teiktu, leģendārs un ilgi gaidīts EP. Tas EP, ko jūs nezinājāt, ka jūs gribat dzirdēt, bet tad, kad jūs klausīsieties, tad jūs sapratīsiet, jā, šis ir tas stāvs. Pie manis šodien kopā viens no tāds lielākiem vaininiekiem ir Jēkā. Sveiks, prieks šeit būt. Paldies, ka uzaicināji. Jā. Kas ir tas, ko mēs gaidām? Es tā ieskrējos daudz tā vārdiem. pateicu, ka es pat nezinu, ko vēl piemetināt klāt, jo tu tā ļoti skaisti ietērp vārdos. Tas, ko mēs gaidām, tas ir mans, Birča un Pioniera EP. Visus Birča bītiem, bet ir ar viens Pioniera bīts. Nav koncepts, bet ir tādas dziesmas, kas piemēram, ir kaut kāds pilnīgs muļķības, lai vienkārši piekdienā uzkurinātu. Un tad tur ir, piemēram, tāds solo gabals, kas ir iespējams mans patiesākais un dvēseliskākais, ko es jebkad esmu uzrakstījis. Un tā pašā laikā tur ir DJs, beatmakers, kurš rapo uz tādu vecmeistaru kā Pioniera bīta. Tā kā EP, tas jau pats pasaka, ka tas nav garš audio materiāls, bet, man liekas, katrs tur varēs kaut ko atrast, ielikām daļiņu sevis un tāds, jānoliek tas mazais bērniņš nost, jāplēš pasaulē un redzēs. Es varu iekomentēt no savas perspektīvas, ka man allaž, protams, patīk, kad ir muzikāli bīti. Man uz tiem arī ērtāk ir varbūt izpausties, bet tad, kad es klausos mūziku, es vairāk, protams, tas vibes un viss tas ir svarīgi, bet lirika ir viens no tādiem atslēgas punktiem un kompliments tev, bet man šķiet tiešām to es sarakstījis, savus labākos pantus, kādus es jebkad esmu dzirdējis. Paldies, jo tu jau zini, es arī nekad to baigi neesmu slēpis. Es neesmu baigais fanāts rakstīšanai. Man ir, es nezinu, kaut kāda varbūt telefonā 40 panti sarakstīti, kas nezinu, vai ieraudzīs dienas gaismu vai nē, bet man bieži vien liekas, ka 2 panti ir pa daudz, es negribu izklausīties kā kaut kāds tāds. Man liekas, es varu, tā kā es parasti kaut ko gribu pateikt, kas varbūt ir pretēji dzīvei. Dzīvē es daudz runāju, socializējos, man vienmēr būs viedoklis pa visu, bet kad mēs runājam par pantu rakstīšanu, man liekas, ka es spēju ietērpt vienā pantā, ko es gribēju pateikt, un tad parasti man ir tā, ka pirmais pants nāk tā dabīgi, un otrais, man liekas, jau tā bet man ir šis jāuzrakst, jo ir jau viens. Un tas ir iemesls, kāpēc varbūt neredz, ka man būtu daudz solo gabali, un kāpēc labāk izvēlos sadarbības. Jo tad no manis tiek prasīts viens pants, un es jūtos komfortabli, atstājot sev 16-niekā, piemēram. Cik ilgi tu esi vispār rapa spēlē, ja tā var teikt? Grūti. No pusauģu gadiem. Viss jau sākumā tas jau bija freestyles, brīvruna, jo nebija iespējas, kur ierakstīties. Es īsti nezināju, ko es daru, bet es zināju to, ka es varu sarīmēt, varu saglabāt jēgu, un tas bija tas, kā es sāku. Es nevaru pateikt gadus, 11, teiksim 15. Lai gan jau ir vairāk, bet 15, tā kā es saprotu, ko es daru. Jo agrāk bija tā, ka es piemēram gāju uz open miciem, tur piemēram freestylot ar cilvēkiem. Es atceros, ar Anci tā kārtīgi iepazinos, no viņa dabūja bītu, bija tāds mall bārs, tur ar Debestēvu, ar Aki, ar Āčī freestyloju. Pulsa bija agrāk, kur mēs gājām, visi reperi, tur tāds pagrabs, nekas fancy, bet tajā laikā jau nekas fancy arī nebija mums. Un tur es atceros, man šī freestyle, kaut kāds 13 minūtes līdz 1.8 beidzās beats, piemēram. Un tas bija tas veids, kā es pieteicu sevi. Man nebija iespējas ierakstīties, es īsti nezināju, kur dabūt beatus. Es ar tehnoloģijām vienmēr esmu bijis uz jūs, man vienkārši sāks kaut kādas trauksmes, kad ar tā visu ķimerēšanās. Un tas bija veids, kā es sev varēju pieteikt. Tā, ka bija kaut kāds periods, ka liela daļa zināja, kas es esmu, bet nebija ko likt galdā, lai parādītu citiem, kas nezina, kas es esmu. Jo, kā teica Toms Rings, ja kā tu esi visur, bet tu neesi nekur. Savā ziņā, ja iestarpinot arī šodien, tev jau tāda solo plate nav. Nav. Un es arī šaubos, ka kaut kad būs. Vienīgais cilvēks, kas varbūt varētu no manis to izvilkt, tas ir Birča Plīs, jo viņš ir tāds mans dvēseles dalbejops. Viņš ir dvēseles radinieks, un tad ir tāda dvēseles dalbejopa. Un mēs ar Birču tā ļoti, ļoti labi saprotamies. Un ja viņš man tā kā likt, šis ir tev,
teiktu, nu, varbūt piesēžam parādu, kas tev tur pa tekstē. Viņš, man liekas, vismaz šobrīd tā jūtos vienīgais, kurš no manis varētu izvilkt kaut ko solo. Jo, kā es teicu, man nav tā deksme. Tagad arī, piemēram, šis EP, jau tā mans paprasīja daudz enerģiju. Uzrunāt tos, ar ko mums ir tur fīti, vai teksti ir termiņos, vai scratch ir pabeigti, vai tās. Un man jau sāks tā kā, es jūtu, ka man ir nozagts prieks, kaut viss nav uz maniem pleciem, bet man ir nozagts prieks par kaut ko mēs esam radījuši, kam vajadzētu sagādāt to prieku, bet nav vēl iznācis, un es jau esmu nobesījies. Piemēram, vakar Birčers saka, nu ko, tu līdz būs? Es tā, jā. Vienīgais, par ko es īstenībā varu domāt, ka man par to vairs nav jādomā. Un ja man tā ir, kad es dalu pienākumus vēl ar 2 cilvēkiem, un ja man tas būs tikai uz sevi, man ir bail, ka tas varbūt solo darbs, kad nonāks, es vispār no viņa vairs nekādu prieku nedabūšu. Un es saku, vienīgais veids, kā es to redzu, ka es no sevis solo, varbūt, ja tas atkal ir kaut kāds kopdarbs ar Birču, viņa mūzika, man teksti, repi un tā, bet viens man, nevis tas, ka es ātri padotos, bet man dzīvē notiek viss kaut kas, kad turēties pie kaut kā, kas man ņem nost prieku, man liekas, ka nav man laika vērts. Vienkārši. Bet kā tad ir ar to tavu, kā saka, taču esi reperis? Jā, es esmu reperis. Vai ne? Jā. Vai ne? Man liekas kaut kā interesanti, ka tu vari būt reperis bez albuma, ar kaut kādām dziesmām atsevišķām, un tās nav kaut kādas, tās ir daudzas leģendāras. Baigi interesanti, ka tu vari tā kā stili būt reperis, ka tev nav tā kā albums. Es esmu bieži kaut kādas padomas devis par kaut kādiem projektiem, tur Flexinonem pieņemsim, tas ir tas, ka Mēdžo ir krastā un ka tā dziesma ir tas tāds, tā bija mana iniciatīva un kājas pielikšana pie zemes, ka tam ir jānotiek. Neviens jau to Mēdžo sākumā negribēja, neviens viņu nebija dzirdējis. Es uz viņu liku cerības pat nedzirdot viņu. Un tai dziesmai vispār bija jābūt man ar viņu kopā, bet beigās tur viss reperis salec, ka man likās, ir crazy jau pa daudz visu, un es tā labu projektu vārdā pats pagāju malā. Un tas nav vienīgais projekts vai kaut kāds cilvēki, kurus es savedzu kopā, un tā teikt, daudz manu viedokli respektē un ņem vērā. Nevienmēr viņš ir pareizs, varbūt nevienmēr viņš ir vajadzīgs, bet ar viņu rēķinās. Un otra lieta ir, tu pats zini, tu labāk par citiem zini, ir tas, ko neredz kameras, neredz internets, tā ir brīvruna. Cik pasākumi nav, vai tie ir korporatīvie, vai tie ir festivāli, vai arēni, tur estrādes, tas jau nekur neapstājas, un varbūt tas ir viens no veidiem, kā es ļauju to savu vārdu noturēt, ka mēs varam iesildīt Gustava arēnā, bet tai pašā laikā es varu aiziet uz Freestyle Fridays, vienkārši nomest cieņu jaunajiem un arī aiziet un nomest kaut kāds rinds pafreestylot. Un tas varbūt ir tas, kā es spēju palikt aktuāls arī bez diskogrāfijas. Kā teica Toms Rings, es esmu visur, bet es neesmu nekur. Bet tev jānosauc vienā bildē, kas es esmu, tu to nevari izdarīt. Bet, ja tas jautājums ir, tas ir labi vai slikti? Jo es par sevi arī domāju, ka man, piemēram, reizēm kaut kur jāiet, un tad saka, kā mēs tev pieteiksim? Kas ir tas 3 vārdiņi? Un es domāju, es nezinu. Es teiktu tā, ka reperiem ir paveicies, kad man šis neinteresē uz 100%. Ja man tas interesēts 100% un es mestos pilnīgi iekšā, tad padomā, ja es tagad jau tā garām ejot, kaut kur pieliek roku, kaut kur esmu, kas būtu, ja es tajā mestos 100%. Un es par to nekaunos, jūtos ok, tā raps ir noteikti liela, man dzīves daļa, liela daļa manas identitātes. Kā sākās 11 gados, tā nekas nav beidzies. Vienkārši es vairāk neesmu tajā posmā, ka tā ir visa mana identitāte, ka tā ir visa mana dzīve, ka tas viss aprobežojas tikai ar to. Es nebūtu raps, es nebūtu tāds cilvēks iepazīstināts. Brīvruma projekts, tie ir mani draugi. Visi cilvēki vienalga slaveni vai kas vispār nav zinām, bet vietas, kādas durvis ir atvērušās, kam es esmu spiedis rokas, kādās telpās esmu bijis, kāda informācija esmu iegūs un vēl iedomāties, ko vēl iegūšu un iepazīšu. Tas ir tikai pateicoties rapam, nevis tāpēc, ka es nezinu, es būtu ar kaut kā citādi, ar savu pamatdarbu kādu tur pārsteidzis un teikt, man viss tur saukt. Tas viennozīmīgi ir pateicoties rapa dēļ. Un
Tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nevaru no tā aiziet projām. Jo milzīgi gan identitātes daļa, gan dzīves daļa man pazust. Lai kā es saku, ka man tik ļoti nerūp, bet es vienkārši no tā nekad neesmu pa īstam aizgājis prom, un tāpēc es varu atļauties tā teikt. Ja es vienu dienu tiešām aiziet prom, dzīvē kaut kas pamainītos, man liekas, sāk dziedāt citu dziesmu, cik īstenībā man viss šis rūp un kā man pietrūkst. Bet interesanti, tu man asociējies, teiksim, tā, tas čalis no kaut kādas ielas, ja mēs skatāmies uz pagātni, kad man bija jāiet kaut kur tur freestylot, tur kreisais krasts, viņi jau tur visi tādi, kā saka, pa tumšiem pagrabiem, pa tumšām ielām. Tāds rajona džeks, cik tas stereotips bija, ir patiesi? Es biju pilnīgi precīzi. Es pilnībā mainīju dzīvi pa 180 grādiem, 160. Lai bišķi paliek vēl, bet stereotips bija pareizs, tāds iela puika. Esmu bijis protests pret pasauli, zini, kā, nezinu. Kas tev pietrūka tajā bērnības, jaunības posmā, ka bija tas protests? Es biju nesaprasts, kā jau daudz jaunieši, es biju nesaprasts. Man liekas, ja es piedzimu 10 gadus vēlāk, man gan jau kaut kādas tabletes dotu, un tur dīvainas piezīmes vienmēr ir bijuši, tur skatās pa logu ārā, tur izlec pa logu, jo nevar nosēdēt. Kaut kāds uzmanības deficīts man vienmēr ir bijis, ir grūti bijis mani pārliecināt par kaut ko, ja tu nespēji. Tu vari man stāstīt par lietām, kas man neinteresē, nav saprotams, bet ja tu vari noturēt manu uzmanību, es būšu tavs, es būšu tavā tajā. Bet, zin kā bija Simpsonos skola, nemācēja mani mācīt. Čalim 30 gadus, 5. klasē, cik skola nemāk mani mācīt. Varbūt tik traki nebija, bet man pietrūka laikam jā, tā sapratne. Es arī ievēroju to, ka, lai ko es darīju, es vienmēr no pieaugušajiem dabūju tādus tā kā stop, to nedrīkst, tā nevar, tas nav pieņemts un tā. Un tikai tad, kad es sāku rakstīt rapu vai freestylot, manī redzēja kaut ko citu, sāk arī pieaugšai pamanīt kaut kādas citas lietas, ka gluži nav tā, ka viņš kaut kāds tur delveris, kurš grib tikai kauties, pīpēt aiz stūra, kaut ko, viņā kaut kas ir. Un varbūt, ja tā paskatās, varbūt tas arī ir tas, kas man pietrūk, kaut kāda atzinība par to, ka gluži nav tā, ka var man uzlikt zīmogu, un tas jau tāds, tas nelabojums ir. Un to es sāku sajust tikai, ka es pievērsos rapam. Un ne no skolas, ne tur baigi no ģimenes, bet tieši pavisam no citām vietām, kas bija tajā brīdī ielas. Un es jau ar vienu kāju biju tajā ielu pusē, un tad pēkšņi viņas man sāka simpatizēt vēl vairāk. Kas bija tas, kas simpatizē? Jā, vienmēr interesanti. Tas, protams, nostāsti kaut kāda arī likās, es tagad uzvilcu lielo puiku biks, var staigāt, vai ne? Un tas jau laikam arī simpatizēja, ka tu gribēji ātrāk pieaugt. Ja teikt, mēs gribam apturēt to, kā mēs novecojam, tad tu gribēji ātrāk pieaugt. Likās, ka tu vari pieņemt kaut kādas lēmumus. Nevis var, bet tu vari pieņemt. Iela kaut kādā haslā un tā, tu dabūni ātri atbildēt par pieņemtiem lēmumiem vai nepieņemtiem lēmumiem pareizā laikā. Un tas likās ļoti saistoši, tas likās tāds rūdījums tāds. Bet tā bija tā vide, kas tev apkārt vai kaut kādas filmas, jo, man liekas, viens no tādiem punktiem, kas arī Latviju, man liekas, ļoti ietekmējis, bija savulaik tāds seriāls Brigada. Es nezinu, vai tu skatījies, es skatījos, man liekas, tā romantika par bandīta dzīvi bija, tur vispār Disneylands apmērā. Es domāju, ka filmas ka drīzāk tā garša, ko es sajūtu. Es vienmēr esmu bijis ar tādu instinktu, tā kā neiederēties normās. Arī ģimenēs es biju tā melnā avs skolā, jebkurā, kurā es gāju. Un man liekas, ka vienkārši tas bija jau tāds instinkts, ka gluži sēdēt tur 8 stundas tur kaut kādā vienā telpā un pēc tam doties mājās un visu pēc programmas tur darīt. Tas nebija man. Un tā brīvība ar, pat ja ne līdzīgi domājošiem jauniešiem, bet vienkārši atšķirīgiem. Tas jau, tas jaunības maksimālisms, vienalga, tas ir punks, reperis, tu pievelcies pie tiem cilvēkiem. Varbūt tā ir kaut kāda loterija, kas tajā brīdī tev pagadās priekšā, pie kuras subkultūras tu vairāk pieķeries, varbūt kā daudz, kas ir bijuši tie cilvēki.
Bet man liekas, manā gadījumā tā nebija vienkārši kaut kāda sakritība. Man ir 10 gadus vecāks brālis, un viņam bija tur fakti plakāti, kaut viņš ar Ozolu Gustavo viena vecuma, bet Ozols un Gustavo tie bija lielie, un tur Oniks un vispārējais. Noteikti, ka es dabūju arī kaut kādu ietekmi no tā, un tās dziesmas, un tie klipi vai žurnāli noteikti radīja kaut kādu rajona romantikas iespaidu. Nu. Bet tā, ka teikt, ka tas tikai no filmām un dziesmām, noteikti nē. Man vienkārši gribējās to brīvību. Tā laika varbūt kaut kāds riskantākais punkts, tas dzīvesveids. Atceries, ir kaut kāds moments, ko tu vari pastāstīt? Vielas. Noteikti vielas, kad patika eksperimentēt. Rajonā parādījās visādi deksafāni un vēl viss kaut kas tāds. Par laimi es neesmu gājis, neesmu bijis viens no tiem, kas tur iet tur čufanī un kaut ko tādu, bet parādījās, kas teikt recepšu zāles, tad bija bez recepšu. Es varbūt baigi negribu tur tā ieslīgt, bet noteikti tādā vecumā tā bija ļoti slidena laipa, es varēju tur palikt, es zinu cilvēks, kas tur palika. Tā butaforija, ko tu saņem, tavs prāts nav nobriedzis un tā smēre un tik pieejama un tik vienalga vispār par kaut kādiem mērķiem, kas notiek tev ir tas moments, un es redzēju, kā vienkārši pazūd arī cilvēki, es pats jau biju ar vienu kāju tur, visi tie deksafani, vispārējais, tā laika bezrecepšu zāles, un tas bija tāds, tagad atceroties baisākais. Es nerunāju par kaut kādiem tur kautiņiem un vēl tur kaut kādu policijas tur provocēšanu, zinu, bet es runāju tieši par tādu, ja tā atcerās, jā, es varēju palikt tur. Ja mazliet izkāpa soli no tās ainas, mēs viņu tagad nofiksējam tā kā gleznu. Domājot no šodienas kā pieaugušais JK, ja tevi ieliktu tajā situācijā, nezinu, kādu padomu tu dotu, vai tu varētu kādam citam dot padomu, nevis tiem jauniešiem, bet varbūt valsts institūcijām, citām, ko darīt? Jo šodien, ja mēs patinām filmas priekš, man liekas, narkotiku izplatība un pieejamība un policijas neklātesamība, ierobežot resursu dēļ vispārējais, tas ir tikai uzaudzis krietni lielākā pakāpē. Ir saviem bērniem, mēs runājam par bērniem, tā kā, ja es būtu teikt vecāks, noteikti ir jāpatīk vai ne, tam sīcim sūti pulciņos. Sūti, lai viņam sūti dažādos. Patīk tev sports, nesūti tikai sportā, aizsūti arī pamēģināt pazīmēt šahu vai tieši otrādi. Nav tev nekad rados bijis neviens atlēts, aizsūti viņu pamētāt to bumbu vai padauzīt galvu. Lai pavarās kaut kādas šķautnes, lai viņam rodas kaut kādas intereses. Es neko tādu īsti nedarīju. Labi, man arī bija grūti noturēt kaut kādos pulciņos, bet varbūt, es negribu izklausīt, ka es tur kaut ko vecāks vaināju, jo es izaugu. Normāls čāls tas izaugs, bet es nejūtu tādus ultimātus. Un vēl ko es ievēroju, ka es diezgan vēlā vecumā sāku ceļot. Un ja ir iespēja aizsūtīt vai tur kaut kādu nometni vai pašiem braukt, tas baigi atver pauri. Nav pat tālu jāceļo, aizbrauc uz Vāciju. Es nezinu, var par lētām naudām tur Spāniju vai ko. Tas tādā vecumā atver pauri, jo es man liekas, pirmo reizi pametu Latviju 17, 18 gadu vecumā, un kas man notika galvā? Un tā bija Zviedrija pat pie tām. Tas nebija nekas tālu. Nav jāsaka. Jā, un man liekas, wow, un es nesapratu, ka es dzīvoju tikai tādos Latvijas ieliktos rāmjos, kad visa dzīve nav tikai Latvija, tikai Rīga, kā notiek te, kā tu to pazīsti. Un viens, ko es, protams, nekad nebūs risinājums, kā to bērnu novākt no tām mielām vai kas, bet, ja ir iespēja, sūtiet uz dažādākajiem pulciņiem, un, ja ir iespēja noteikti ceļot. Tas jau ieliks, man liekas, saknē to, ka pasaule ir lielāka, kā tu domā. Kaut kādas paražas, kaut kādas lietas, ko tu redzēsi, viņš jau to savā rakstura veidošanā varēs ielikt. Tev nav jābūt tam nīgrajam, kurš atlaisājam, visu bubināt. Tu aizbrauc saulaināk vietu, siesta, iedod viņam piedzīvot, kas ir siesta. Ka var arī būt tā uz kaut ko tiekties, un es saprotu, nekas nav lēts mūsdienās, bet, ja tu vari katru dienu nopirkt cigarešu paciņu un 4 alus, tu noteikti vari atrast veidu, kā aizsūtīt savu bērnu kādā ceļojumā. Tikai jautājums ir pats, cik tu ļoti to gribi.
Ok, nu tas ir tāds, ka tas padoms senčiem, bet nu, realitātē, ja tas bērns ir uz tās ielas, ir iespējams palīdzēt? Nu, Ir. Man tas bija raps, un mēs paši esam ar freestyle bijuši, ar brīvrunu pie daudz jauniešiem. Viņiem ir jāatgādina, ka viņiem var palīdzēt. Geto games, es domāju, ir daudz noņēmuši no ielas. Nav jākautrējas, vienreiz to pateiks, ne otro reizi, trešo reizi, bet 1 no 10, 4. reizē ieklausīsies. Ir jāmēģina visas tās aktivitātes, jo vairāk bērni parādīs, ka tas ir stilīgi visu šo darīt, jo, neskan stilīgi teikt stilīgi, vai ne? Jā. Hei, jaunieti! Jā, bet tāds vienmēr ir darbojies. Bara instinkts, mainās paudzes un viss pārējais. Ja tu rādīs bērniem, kad var spēlēt to basīti pa brīvu, ir laukums. Viens nāks, otrs nāks vairāk. Varbūt kāds vien brīd pie žoga ar cīgļiņu stāvēs un vēros, bet pēc mēneša varbūt viņš aizies un spēlēs. Man nav visas atbildes sniegt par šo, kaut es esmu bijis viens no tiem bērniem. Man bija klikšķis, man tas bija raps, kādam tas ir kaut kas cits. Un, ir iespējas, un tie, ko dara visi tie jauniešu centri, man liekas, viņi dara milzīgu darbu. Mēs kā sabiedrība varbūt varam ne tikai Ziemassvētkos iet un atbalstīt, bet padomāt varbūt kaut vai reizi ceturksnī, kā mēs varam būt noderīgi ar kaut ko. Mēs aizbraucam ar brīvrunu, parunāt ar jauniešiem, izklaidēt. Varbūt kādam tur pieder autoplats, var izvizināt viņus. Kādam pagrabā mētājas 30 nevajadzīgas kanus no vectēva. Varbūt varam kaut ko. Mēs kā sabiedrība, ja mēs katrs varētu izdomāt, kā mēs varam pieaugt to kripatiņu, tad jau viss palikt labāk, bet vienas tādas formulas nav, jo katrs nāk no savām ģimenēm, ar savām problēmām, ar saviem instinktiem, un visiem tu nepalīdzēsi. Jā. Bet varam mēģināt. Attiecībā uz tevi, tā kā tu esi dažādu stāsts jau man šo pēdējo, cik tas ir 7 gadu laikā, daudz kas ir dzirdēts, kas man šķita tiešām, ka tā arī notiek, ka, piemēram, ja tev ir tas uzmanības trūkums un vēl kaut kāda sindroma vai izpausmes, ka tu esi nosacīts skolas laikā, tu neiedaries sistēmā un tad tu esi tas sliktais. Es atceros ļoti labi, arī man klasē bija tādi džeki un meitenes. Un tādā laikā, kad es gāju skolā, man šķiet, ka no viņiem gan jau, ka visticamāk nekas nesanāks. Jo tas bija kaut kāds tas uzstādījums, kā tika mācīts. Bet tagad raugoties, kā tas viss ir izvērties, tu redz, ka vienkārši ir aktīvāk, mazāk aktīvi cilvēki, bet tas, ka viņam varbūt ir problēmas ar kaut kādu tādu normu ievērošanu, nenozīmē, ka viņš dzīvē neko nesasniegs. Un tavā gadījumā man šķiet diezgan iespaidīgs stāsts tavs brauciens uz Dāniju. Kad tu aizbrauc uz citu valsti, Es aizmuku, aizmūci citu valsti, bet tu spēji tur izkarot kaut kādu savu vietu. Kā tas notika? Pirms turpinu, bet to es gribēju pateikt vēl vienu lietu. Tu pats tikko pateici, tev likās, ka tie varbūt nekad neko nesasniegs, neizdarīs. Iermais, tev no malas tā likās. Un cik bieži cilvēki paši notic, ka viņiem katru dienu saka, tu neko nevarēsi, no tevis nekas nesanāks, jo tu neatbilsti tam, tev pietrūkst uzmanību, vēl kaut kas tāds. Ja tu cilvēks no malas noticēja, ka viņam nesanāks, tad kā jūtas tas, kuram katru dienu to potē psihologi, skolotāji, vecāki, draugu mammas, kaimiņienes. Tas tā, to tēmu. Es, kad aizbraucu Dāniju, es neatceros, man bija 21, 22 gadi. Man daudz kas mainījās dzīvē. Man vienmēr licies, ka es māku labi gatavot, līdz aizbraucu Dāniju un tur nevarēju pelmeņus nopirkt. Tāds mazs dzīves piemērs, vai arī, kad tu 6 dienas nedēļā pa 12, 13 stundām strādā un tu saproti, nē, es to negribu. Es šo vienkārši negribu, un es pastos, man apkārt ir cilvēki, kas 6 gadus dara jau to un vienu un to pašu darbu, un viņi ir ok ar to. Un es neesmu ok ar to. Un es redzu savus tautiešus tur, kuri labrīt nemāk pateikt, kuri prasa citam paprast priekšniekam manu algu, jo viņš nemāk angliski pa šiem gadiem to teikumu iemācīties. Un tas man bija motivators. Un vēl viens motivators man bija, mēs dzīvojam mājā kopā latviešu, un katru dienu tur kāds buhāja. Katru dienu. Es domāju, nē.
uz Latvijas atpakaļ nevar, man ir jāskārto lietas, tās kaut kāds finanses, un lai es tur normāli atgrieztos, tā teikt, nebūtu tas kārtējs sprīdīts, kurš atgriežas ar salauzt lāpstu. Un tas man visu salika tos punktus, un es sāku mācīties valodu, es sāku apgūt darbus, kurus citi negribēja, un tur beigās bija neaizstājums, es biju vienīgais no tur 15 cilvēkiem, kurš mācēja 5 stacijas, nevis tur vienu. Iestājos arotbiedrībā, man tur visi tautieši teica, priekš kam tur 500 kronas, kas tajā laikā bija vienāds ar 50 latu, mūsdienās 65 eiro sēst, kaut kas tāds. Priekš kam par to nav, taču var daudz šņabi nopirkt, es domāju, man ir 22 gadus iestājas arotbiedrībā, mēs visi pakāsām darbu, man nav bērni, man nav sieva tajā laikā, un jūs varētu nopirkt šņabi, bet es dabūju naudu, jo es biju arotbiedrībā, un es eju mācīties vācu valodu, un es soli tuvāk labam darbam. Tu sēdi ar 2 bērniem un ar sievu, un tev nav nekādas garantijas, jo tu varēji šņabi nopirkt. Un man galvā tas arī nelikās, un arī man vajadzēja padzīvot tajā mājā, kur visi koda katru dienu. Es pats neesmu bez grēka, es arī. Bet es sapratu, tas nevar būt tā, ka izrādījās visiem taisnība. Nevar būt, kad es šādi arī pabeigšu savu dzīvi, kaut kur mētājoties pa valstīm, darot kaut kādas darbus, kur nekādas zināšanas nav vajadzīgas, bet tikai kaut kāda robotika, 13, 12 stundas, 6 dienas nedēļā, ka katru dienu es vienkārši būšu ar cilvēkiem, kam nav ambīcijas, kam tikai interesē alkohols, un ka visticamāk es kļūstu par vienu no viņiem, es vienkārši vēl to nesaprotu. Un tas man lika sevi sapurināt, tas man ļoti motivēja nolikt no tā visa. Es īsti to nevarēju pavilkt, bet es sāku atsevišķi īrēt sev mitekli, un tas bija labākais, ko es izdarīju. Tad es sāku apmeklēt skolu, tad es atradu citu darbu, un tā Dāņa ģimene jau kā man ģimene, viņa bija manās kāzās arī. Un tas bija tāds pagrieziena punkts, kā aizbraucot uz Dāniju, tas nebija tas, ko es iedomājos, un kad es vienkārši atrados konstantā toksiskā, ir tāds pritons, kad es atrados konstanti pritonā, tas mani sapurināja. Varbūt, ja es būtu bijis cits cilvēks vispār, kuram nekāda ambīcija nebūtu, es ar to samierinātos un tur paliktu. Jo tā arī daudz izdarīja, bet tas nebija man. Man vienmēr ir bijušas ambīcijas. Es varbūt neesmu varējis viņas nodefinēt, kas viņas ir, bet lai kuras esmu strādājis, lai ko es esmu darījis no Jēvskā, no kalpu uz kungu, vai tas ir darbs fabrikā, vai tas ir darbs seilos, man ir vienmēr bijis tā, ka es nevaru būt tur, kur es sāku, man kaut vai mazam tam progresam ir jābūt, un kaut kad man ir jāsasniedz tie griezti, un tad ir jāmaina vide. Un nezinu, kur es esmu dabūjis to domāšanu, to mentalitāti, bet man ir prieks, ka man viņa ir bijusi kaut vai šitik jau tajā vecumā, un ka viņa ir attīstījusies līdz šim vecumam, ka viņa jau ir tāda lieta, ko es katru dienu sev mēģinu atgādināt. Mani dzīves sasniegumi varbūt kādam ir nekas, un kādam uz viņa fona es esmu lielais dūzis, bet dienas beigās ir es eju gulēt ar savām domām, ar savām rīcībām, pieņemtajiem lēmumiem, plus kopš saprecējos nav vairs tāds tikai es. Man ir arī atbildība, kā redz otrs cilvēks man, un man ir prieks, ka man ir tāda kaut kāda, kā es pats sev esmu nodefinējis, kaut kādas ambīcijas, ko es turēšu sevi un turu. Man liekas, tas, ko tu stāsti, ja mēs atkal pavelkam mazliet paralēli ar repu, parasti ir skaisti tie klipi, tādi melnbalti, tev tāds rajons, tāds Surovijas bītiņš, Surovijas tekstiņš, vai ne? Bet man liekas, ka daudzi ir, es nezinu daudz, bet ir daļa cilvēku, kuri ir pārpratuši un grib tur palikt mūžīgi. Jā. Bet vienmēr, man liekas, tas pat nav motreps, bet tas hūds nav tas, kur tev jāpaliek. Es nekad neesmu varējis saprast cilvēkus. Ir mums te pāris indivīdi, kas tev tur, tu vairs neesi ielas, tu vairs neesi tas. Pat dziesmā krasta vārdā nevis palikt uz ielām, bet tikt prom, tas ir pieauguši cilvēki hip-hops. Es to esmu arī teicis.
parādi man vecu dīleri, parādi man tos reperis, metodmeni un viss pārējos no 90-tiem, kuri vēl tirgo kreku. Viņiem visiem lielākā nauda nāk no kādām investīcijām, pat ar repu nesaistītām. Reps viņiem palīdzēja izrauties, nostabilizēt savu vārdu, ielikt kārtīgu fundamentu, un viņi ir sapratuši to finanšu pratību, kā ko darīt. Es dievinu 90 hip-hop, es dievinu arī 2000 sākumu arī mūsdienu, man ļoti patīk. Bet dzīvot, nezinu, vienkārši jūsmot par laikiem, kuros tu esi bijis, pats dzīvojis, un uzlikt to savu kā dzīves mantru, kā savu identitāti, un pēc tā iet, visa pasaule ir geto. Ko tu runā? Tu vispār visā pasaulē esi bijis, tu ārpus Baltijas esi bijis. Kāda visa pasaule ir geto? Pa ko tu runā? Pa kādiem stroķiem? Tu čuvaki, kas te, nezinu, glorificē tur dzīvi ar ieročiem, visi pārējie būtu pirmie, kas, nezinu, mukt projām, jo viņiem kaķeni pretī stāvēt un akmeni. Nu, pa ko mēs? Un neviens cilvēks, tikai, man liekas, pilnīgi stulbs cilvēks pazaudējies, var domāt par to, ka ir krūta, nemainīties un palikt sūdu bedrē, kur tu esi. Tev ir jābūt dārzenim, kurš jūtas komfortabli kompostu kaudzē. Un naivi ticēt, ka tu tur arī nepaliks, ka kāds tev paņems un smuki ieliks grozā un aiznesīs. Nē, tu tur arī pa kompostu arī paliks pats. No? Man tas uzvalk varbūt vairāk nekā man to vajadzētu, jo bieži man pieliek tādu leibu. Mm-hmm. Cilvēkiem liekas, ka es esmu nopietnāks, ka jā, man ir dziesmas par ielām, ar ielu lingo un vispār, jo es no turienes nāku un tā ir attiecīgi cilvēku kategorija, kas to klausās. Bet es nebaidos ikdienā būt muļķīgs, es nebaidos atzīt, kad man ir ofisa darbs, kad man patīk komforts, ka man tas viss apmierina un tas ir ok to gribēt. Un tā tam vajadzētu. Man ir prieks, ka es varu jauniešiem parādīt, ka man viss ir ok, nevis tur staigāt kapucīgi Rāgenskalnu tirgu un 35 gadu vecumā pārdot zāli. Nu, pa ko mēs runājam? Un ir cilvēki, kur uzskata, ka tas ir pats labākais, kas dzīvē var notikt. Tuvojoties 40 gadiem, es joprojām esmu te, es esmu vienīgais īstais, visa pasaule geto. Nē, tu esi lēmi, tu esi vēlreiz pasaka, tu esi lēmi, kurš tā domā, un ja jaunietis kāds te klausās, un visticamāk ir daudz 16-gadīgi jaunieši, kurš sēž ar tādiem 30 plus čuvakiem, kur manā laikā tie ir sūds pasaule geto, mūc no viņiem. Tu reāli skaties spogulī, viņš arī būs tajā dabas parkā uz soliņa ar to aliņu pēc 15 gadiem, mūc, ko kājas neses, nezinu, virzienus, kuriem tev jāskrien, bet prom no šitā dalbejo. Lūk tā. Bišķi. Jāizpūš. Bet tas ir, es tā domāju, lielās kategorijās, tas 90. gadu raps lielā mērā ir par to rajonu, par tiem stroķiem, par to stāvēt uz stūri. Bet es patīšu priekš. Tas man šķiet, pa lielam, tas ir pa kaut kādām vērtībām, mēs tur iestājāmies. Bet, ja mēs patinām šodien, tad tā lielā picas šķēle no tā, kā saka, pīrāga, man liekas, ir arī tāda cita veida glorificēšana, bezrūpība un tusiņš, un ķipa viss ir nice, viss sajies. Vai tu arī tā redzi? Es redzu tā, ka katrai mūzikai savs klausītājs, un vienkārši, kāpēc, lai nebūtu bezrūpība? Es domāju par tāds, vairākums, teiksim tā, daudz, jaunie, kas nāk laukā ar kaut kādām dziesmām, tur pārsvarā es esmu kruts, tu esi lohs, un par to visu dziesmu. Uz 20 dziesmām pa bezrūpību atradīsies viens liricists, kas tā kā tos svara kausus izlīdzinās. 20 dziesmas pa bezrūpību, kas skanēs vienāds, un tev varbūt paliks fonā, atradīsies viena ar tādām lirikām, kas tev satricinās to dvēseli, un tas ir ok, un tā ir jābūt... Dienas beigās tā ir mūzika. Jā, kādam tas ir glābējs, kāds izliek sev, viņam nevajag psihologu, kāds mūzikā sadzird, ko viņš pats nav spējis ietērpt vārdos, kāds varbūt no pašnāvības ir izglābs, kādu motivē sportot vai ko, bet dienas beigās mūzikai par to ir jābūt, ka viņai pašai jāatrod savs klausītājs. Un jābūt arī mūzikai par ieročiem. Arī tādai ir jābūt. Es algas dienā man patīk stičas klausīties, brick in your face, bet es brikus nesaloju. Vienkārši man tā mūzika liek justies tā, it kā man jūra līdz ceļiem, kā es pasaulēs pautiem būtu sagrābs. Un tad ir dienas, ka man gribas kaut ko liriskāku vienkārši vai...
ir momenti, ka man gribas vienkārši paklausīties instrumentāls, beatmakers. Un varbūt es teiktu, no jautājuma aizgāju projām, bet tas ir ok, ka ir dziesmas pa bezrūpību, jo visam nav jābūt ar jēgu. Visi cilvēki ir aizrauti tajā žurku skrējienā, meklējot jēgu kaut kur. Bet varbūt jēga ir, ka nav visam jābūt jēdzīgam. Nav visam jābūt jēdzīgam, kaut kam ir jābūt vienkārši sajūta līmenī. Man nav jāpaskaidro, kāpēc man patīk tā dziesma, zini, tas, kā tur bija, guilty pleasure vai kas. Tad baigi īstenībā patīk, kā skan guilty pleasure. Tev nav nevienam jāpaskaidro. Tu zini, tas ir, un ja tu esi, nezinu, tu strādā tur ofisā, žaketītē un visu laiku kaut ko pie kalkulatora cipariem, bet braucot mājās, tu klausies dziesmu pa stroķiem, tev nevienam nav jāpaskaidro. Un otrādi, ja tu tur baņģūga esi un tu tur klausies Katy Perry, tev nevienam nekas nav jāpaskaidro. Tā ir dienas beigās visi sajūta līmenī un vienkārši ir forši, ja ir jēga, ja tu spēj kaut ko nodefinēt, bet tā arī visu mūžu var paiet. Meklējot kaut ko, kas nav nemaz vārdos jāietērpj. Tas ir interesanti ar rapu, ka kopš nosacītās zelta ēras, ka bija konkrēts skanējums un arī varbūt tāds taisnāks virziens, un tad visi tie, kas nogāja mazliet nost, tika, kā saka, apsaukāti, vainoti. Šodien raps ir, tā kā sakūlies, tur tādā rizoto, kad tu īsti nesaproti, bet es vienmēr domāju, kas būs nākamais? Kā tev šķiet, rapam vēl ir iespēja kaut kur izplesties, vai kurā brīdī tas kaut kā apstāsies? Es ievēroju tendenci, ka atkal sāk boom-baps atgriezties. Un vispār tas, ka vinils ir atkal baigā topā, man liekas, arī bišķi maina, kā atkal mūzikas skanēt, jo parāds vairāk melomāni. Un, jo foršāks melomāns, lielāks tas, jo droši vien pēc vecākiem ierakstiem tur rocies. Un jo vecāki ieraksti iedvesmo tālākā nākotnē, tad atkal mēs ejam to lūpu, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Un man liekas, ka hip-hop ēra vēl galīgi nav beigusies, vienkārši kaut kādi vecie elementi, man liekas, nāks klāt ar kaut kādiem jauniem elementiem, par kuriem mēs vēl neesam iedomājušies. Vienu brīdi, parādījās dubsteps, viņš tikpat ātri pazūd, bet bija moments, kad rapā tu varēja just tos elementus. Un man liekas, ka ir vēl kur izpausties, un kas to padara interesanti, ka es šobrīd nevaru atbildēt tavu jautājumu, es nevaru iedomāties, jo tas to padara tik burvīgi, ka kaut kas jauns tiks likts galdā, manuprāt, apvienojot ar veco, man tajā brīdī būs, wow, neviens šo neiedomājās. Jā, jo es domāju, par daudzām lietām, var teikt, mūsu dzīvē ir teikts, ka šim nebūs ilgs mūžs. Es, piemēram, atceros bērnībā viens smieklīga epizode. Mans mīļākais raidījums svētdien rītos bija NBA apskats ar Madaru Bergmani. Un man gribējās keponu. Un es gribēju Chicago Bulls keponu, jo tad laikā Chicago Bulls bija dūža. Un man liekas, man tēvs teica, jo tad man nepirka keponu katru gadu, tas kepons bija uz vairākiem gadiem. Un tēvs teica, bet varbūt nopērks kaut ko neitrālāku, jo Chicago Bulls tūlītās beigsies. Es teicu, nē, tā nekad nebūs. Un pēc 2 gadiem vai 1 gada loģiski Jordans beidz karjeru un tas izbeidzās. Ja mēs tagad varam paskatīties P. Diddy stāsts, viņš taču ir bijis kalnā, un vienā brīdī tev ir ļoti tāds strauši pagrieziens, kur principā tu vari teikt, viss, tas ir beidzies. Par hip-hopu mums arī noteikti, kāds teica, tās platās bikses pāries, tas tev pāries, un joprojām nav pārgājis. Man patīk, kā tu teici, viņas ir atgriezušās, tikai atšķirības starp mums un jauno paudzi ir tāda, mēs vilkām zem, viņi pāri dabai. Jā. Tā ir... Es varēju mierīgi neizmest ārā savu veco garderobu, es ļoti iederētos mūsdienās, tu ieej jebkurā veiklā. Viss ir podcasts. Es domāju, ka visi podcasts tik vienādi, ka sanāk sasveicināties, lai vismaz kaut kas ārpus rēmiem. Atstājam šo obligāti. Davai, es gaidu ārā. Šis labs. Tie, kur neredzēja, ja klausies Spotify ierakstā, tad atnāc mums ciemiņš. Jā, pats Raimonds. Atgādināt, ka vecie nekur nepazūd. On point.
Jā, tas par to hip-hopu man prieks, ka īstenībā šī dzīves izvēle, ko mēs neapzināti esam izdarījuši, ka viņi, man liekas, ir bijis pareizi. Man liekas, tāds riktīgi pagrieziena punkts, ka es sapratu, ka hip-hops kļūst ļoti mainstreams. Ir tā, kad man bija tāds klikšķis. Tas nav pareizais laiks, kad tas notika, bet tīri sajūta ziņā, ka es pats to sajūtu. Bija, ka es atceros vienu momentu, nevarēja dabūt rapu rādio. Nevarēja. Ja vien tā nebija kaut kāds, nezinu, tur parodija bez mazai. Un tad vienu brīdi saprotu, ka nav neviena pop dziesma bez rapa panta. Jā. Un ka vienu brīdi paga. Nopietni, tad sanāk, ka pirms tam rapu nevarēja, un tagad, lai dziesma būtu veiksmīga, tev vajag kādu, kas tur ierapa. Un man tīri sajūta ziņā bija, ok, mēs esam šeit, interesanti, kas būs tālāk. Un tas tālāk jau ir tagad, kad, paklausies čārts vai kaut vai kā koncerti tiek izpārdot un kā vispār tā auditorija ir mainījusies. Un, kad vairs nav tā, kad reperis, kad tas tāds, Kāds tīzlēns, neveiksmējums. Pēc tam, kad tur uzsāc kaut kādu jaunu darbu un domā, kaut mēs neuznāt. Viens tur medī, viens tur makšķerē, viens tur, es nezinu, ar lēlēm spēlē, zinu uz rokas, bet tikai nepajautāt man, ka es esmu reperis, jo tas viss vēl ir saprotams, izņemot to. Teikt, ir pilnīgi vienalga. Tā cilvēki, man liekas, ir izglītotāki. Un arī milzīgs darbs tur, man liekas, ir ar Ansim, kā viņš ir paņēmis arī to. Viņš ir tāds, man liekas, Latvijas hip-hopa pāvests, kas vada visus karognesējs. Un viņš to zina, un viņš no tā nekauns, viņš ir uz to mērķtiecīgi gājis. Un tikai ar tādu attieksmi tu vari tur nonākt. To apzinoties un nekaunoties. Jā, to, ka hip-hopā ir dziļums, atgriežoties pie mūsu, varbūt, iemesla satikties, kaut gan īstenībā varējām satikties arī bez EP, ir te uz hūdī ir virsū arī coverīts, kultūras slānis. EP sauc kultūras slānis, bišķi nosmērēja. Un to ir zīmējis, to ir zīmējis Kārlis Ulmanis. Tāds Latvijā mākslinieks, tetovētājs. Tas nav kaut kur nokačāts internetā salikts, vai kas viņš to pats ir uzzīmējis. Jo arī grafitī hip-hopā ir neatņemams sastādājumi tā. Un viņš ir tetovētājs, kā es teicu, un kas ir interesanti, būs viņa debija arī rapā. Okay. Mums ir dziesma par tetovējumiem. Es, Juris, Steps un Kārlis uz Birča bīta. Un Birčs ir uztaisījis bītu, iesamplojot to mašīnītes skaņu, to zzz. Un tad man likās, ja mēs močījām par tetovējumiem, mēs ar Kārli jau sen bijām runājuši, ka viņš grib pamēģināt spēkus rapā. Un tad likās tetovētājs, kurš visus darbus, kas ir man pa lielam taisījis viņš, tad šī ir tā dziesma, kur viņam ir jābūt. Nevis pa ballīti vai tur pa dzīves jēgu, bet dziesmā, kur ir iesamplēta to mašīnīte, dziesma par to viņam jābūt. Un tad viņš ne tikai zīmē, ne tikai tetovē, bet varēs arī dzirdēt, kā viņš rapo. Un pats nosaukums kultūras slānis? Kultūras slānis. Tas ir pēc definīcijas, tas, protams, ir tur arheoloģiskie izrakumi, kas un tā. Bet atgriežoties pie tā, ka man īsti diskogrāfijas nav, tad tas ir vairāk tā, kad sako grib, bet hip-hops tomēr ir kultūra, subkultūra. Un mēs katrs nākam no dažādiem slāņiem, gan Jūris, Eis, Birčs un tā. Likās tikai normāli salikt to kopā kultūras slānis, un šis EP ir kaut kas, ko pēc gadiem ejot, atskatoties, mēs būsim atstājuši kā arheoloģisko kaut kādu pierādījumu tam, ka šajā laikā mēs izdarījām šādu. Nav nevienam tas pats tetovētājs repojas uz dziesmā par tatu, vismaz neesmu redzējis. Un varbūt EP nav garš, bet kaut ko inčīgi mēs tur esam izdarījis. Beatmakeris repo, un tad tas tā, lai paliek arī ar savu odziņu. Bet arī tie pārējo viesu izvēle šķiet interesanta. Interesanta. Kā tu nonāci pie, vai jūs pareizāk sakot, nonācāt? Vairāk laikam idejiski to visu bīdīju es, un es gribēju, lai pa lielam neviens no kreisā krasta tur nav, vai no Brīvruma projekta. Jo kreisajā krastā un Brīvruma projektā mēs esam tik daudz, ka pietiek uzlikt uz 2 dziesmām, un tas jau ir kreisā krastī pīpa lielam. Labi, sanāca Henija ir piedziedājumā. Kaut kā tā sanāca, es par to neiedomājos, bet tā bija tā doma, un ka es gribu pīt tos, kurus es pats gribētu dzirdēt, un Viesturam noteikti bijusi liela ietekme uz mani. Jaunībā man ļoti patīk gan viņš, gan Rektus Regulus.
Un tagad iepazīstot viņu reāli dzīvē, es esmu sapratis arī, ka daudz lirikas tajā laikā es arī redzēju citādāk, jo īstenībā nekad tur nav bijis nekas par sātanismu vai ko, bet tieši par iekšējām cīņām. Un likās gribas viesturu 2024. gadā, un baigi forši, ka mēs to izdarījām, jo viņš pats ir ļoti priecīgs par rezultātu, un es redzu to uguntiņu acīs. Un steps, jo steps ir vienkārši rock'n'rolls, steps ir tas, ko viņš, man liekas, viņš iemieso to hip-hop, ka tev nav jābūt rāmjos, tu vari būt ārpus viņiem un tev cienīs un tu vari atļauties darīt citādāk. Un steps noteikti definīcija tam, un man liekas noteikti, ka viņam arī ir jābūt. Nu, tas, un es vienmēr esmu gribējis DJ, kas rapo. Premjeru nevarēja dabūt. Jā, premjeru nevarēja dabūt, next best thing. Birča. Jā. Un, pa Kārli es jau izstāstīju, ka mums sen bija tāda vēlme to darīt, un tad likās, ok, mēs tik ilgi to atlikām, ja mums ir dziesma par tatu, tad, šis ir tas gabals, kur tev ir jābūt. Un kas ir interesanti, viņš laikam ar to ir saslimis, jo viņš te grib kaut kāds solo gabals izdot. Un jau tur ar Birču konsultējas pa bītiem, vēl kaut ko. Un tas tā forši man patīk redzēt, ka tas ir tā kā vīrus citreiz. Un patīk pavērot, cik ilgi viņš noturās, cik ātri kāds izslimo, vai arī tas ir tāds, kurš sistēmā paliks vienmēr. Nu, ok, iznāks EP, arī plats formātā. Jā, plats formātā. Tiem, kuri grib, kā saka, baudīt mājās mierīgi. Ļoti, ļoti limitēdā tirāžā. Jā, es ceru, ka es dabūšu. Tu dabūsi. un ok, iznāks tas, sāksies jauna nedēļa, tu ies uz darbu. Kā sadzīvot tas JK, hūdijā, vinilā, tetovējumā, hip-hopā, rapā ar to JK, kas ir visticamāk zolīti ģērbies, pletkreklā, žaketē un kurpēs? Tā ir, tu precīzi noraksturoji, jo tu zini man dreskaudu līdz 5:00. Es nezinu, kā sadzīvo. Man liekas, man ir kaut kādā pakāpē identitātes krīze noteikti, jo es dzīvoju 3 dzīves vismaz. Man ir tā dzīve, kas sāks pēc 5:00, man ir dzīve līdz 5:00. Tad man ir tā dzīve, kas ir tā laulātā dzīve. Un tad man vēl ir jāatrod moments, kur vienkārši pabūt ar sevi arī. Un nevienmēr tas izdodas. Es esmu tāds laika bombs reāli. Varbūt no malas liekas, ka es neesmu uzņēmies tik daudz, bet, lai gan katram ir tā kapacitāte, cik viņš var panest un uzņemties. Un, es esmu reāls laika bombs, un to var novērot, kad pienāk, piemēram, tas tusiņš, ka es noraujos no ķēdes, jo man liekas, ja man ir pa nedēļu jāpaspēj visu, ko izdarīt, tad man tajā vienā tusiņā ir jāpaspēj atpūsties pa visām reizēm. Tas citreiz man ir ievedis tupikā. Bet sadzīvojas labi, man tā šķiet, sadzīvojas labi, vienkārši brīžiem uznāk tā identitātes krīze, kuras esmu, man mēdz uznāk kaut kāda trauksmīti, kad piemēram, tur darbā ir kaut kas sakrājies daudz, un man teikt par kaut kādu mūziku, jābrauc tur uz Kuldīgu vai tur Jaunjēlgavu kaut kur uzstāties, bet es vēl ar domām esmu darbā. Vai darbā citreiz, ka es ar domām esmu mūzikā, un tad tur laulības dzīvē arī, kad tur vajadzētu būt ar sievu braukt kaut kur, bet es pakausī domāju tur par EP, un tie ir momenti, kad es mēdzu tā kā straglot, un es nemāku ar tos momentus vienītību baigi izbaudīt. Nav tā, ka es apsēžos un es spēju atslēgt prātu. Un tu vienkārši, kas tajā dienā ir ņēmis virsroku. Un līdz šim es sadzīvoju labi, bet ja dzīvē būs vēl kaut kādas tādas lielākas izmaiņas, kaut kas man būs jāupurē. Man nav vietas šobrīd vēl kaut kam, kas aizņem tik daudz laika. Piemēram, ja es kļūšu par tēvu, kaut kam jāiet prom, un tas noteikti nebūs darbs. tā kā tik liela royalty man neienāk ar savu diskogrāfijas neesamību. Teikt, man rapa naudu sēdēt, vai ne? Ienāk, protams, no končiem smuka naudu, bet ne tālais. Un šobrīd es esmu sasniedzis to maksimumu, ka es varu teikt, ka mans ikdienas zolīdais, elegantais biroja, kā ar to hūdija pēc 5:00, kā sadzīvo labi, bet mēs esam sasnieguši limitu. Mēs esam sasnieguši limitu. Plus vēl sportot esmu izdomājis, tas vēl laiku, kas ir ļoti labi, bet kaut kam
iestāties kaut kādā šautriņu mešanas klubā, man tagad nav laika. Un kļūt par kaut kādu tur alkānu vai ar motosportu nodarboties, man nav kur to ielikt. Vienkārši nav kur to ielikt. Pat cik mēs esam vienā laivā, diezgan daudzās, gan brīvruma projektā, gan boks projektā, gan repā, gan arī man ir ikdienas darbs, tās dzīves diezgan līdzīgas. Es varu teikt no šī brīža punkta, kad man ir 2 bērni, laikam reps būtu tas, ko es mazliet pastumtu otrajā plānā un priekšplānā liktu tomēr to boksa projektu, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, kas pāries arī bērni izaug lielāk un vispārējais, bet es ticu, ka katram cilvēkam tas plaukums, viņš vienmēr ir priekšā. Nevajag raudzīties savu dzīvi, ka mēs esam uzkāpuši tur kalnā un tagad viņi iet uz leju. Līdz ar to tev jābūt maksimāli vienmēr gatavam labā formā. Un fiziskās aktivitātes boks, man liekas, tas ir labākais šī gada lēmums. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo tas mentāli, kāds ir man pauri sakārtos. Man vēl daudz jāstrādā, bet man būtu jāstrādā krietni vairāk, ja nebūtu tas sports. Un it sevišķi tāds kolektīvais, ka mēs kopā visi aizējām, tas ir, tā ir cita lieta. Un vienalga, vai tas ir basketbols, futbols vai kas, es pilnīgi saprotu, ko tu saki ar to repu nolikšanu otrajā plānā, jo tur repā es daudz ko izdzīvus. Tu esi kādus ārtistus no Amerikas, tu esi intervējis, tu esi bijis menedžers, tur stāv. Labi, šī nav tava intervija, bet visi zina, kas ir Edgars Sniegs un ko tu esi izdarījis un dari, un vēl daudz, pat nezinu, cik daudz tu esi izdarījis. Un tas būtu tikai saprotams, jo sports, viņš tev liek to katru reizi iemīlēt. Kā Ābara pateica, man ļoti patīk, es mīlu repu, bet es vairs neesmu iemīlējies. Ar sportu ir citādāk, lai kā tev nav, tu katru reizi iemīlies viņā, kad tu guli savā tajā sviedru peļķē, tu pa jaunam esi iemīlējies. Tu esi priecīgs, ka tu atnāc, tu esi priecīgs par cilvēkiem, kas tev ir apkārt, tu esi priecīgs par konkrētu treneru izvēli, tu citi varbūt neredz tavas izmaiņas, tos -3 kilograms, neviens viņus neredz, bet tu pastāsi spogulī, tu zini, ka tu viņus esi nometis. Neviens cits, un tāpēc es to saprotu, kāpēc to negribētos likt. Tā kā nostāk. Mēs pēc boksa parasti, kad braucam mājās, Zirnim es teicu, piemēram, kur es redzu, ka viņam būs uzbrukums, ka viņš ar acīm diezgan varbūt sevi nodod. Viņš saka, ok, es padomāšu par to. Savukārt par tevi es gribu teikt, ka tajā brīdī ir dažādi cilvēki. Tad, kad tu viņam iedod pretī, viņi daudz tādu atkāpjās. Tad, kad tev iedod un trāpa, tev parādās tāds smaids un tāds bišķi trakās buļļa acis, tā kā dod man vēl. Tā ir? Tā ir, tā man ir pa dzīvi arī bijis. Tas ir atgriežoties ar pret to Dāniju, ja tev tur dzīvi bišķi padauz, man nav tā, viss slikti. Man patīk arī pačīkstēt, bet man pačīkstēšana priekš manis ir vairāk. Man pēc tās čīkstēšanas paliek kauns pa sevi, un tad es saņemos. Un tāpat līdzīgi kā boksā, man tā liekas, tu man tikko iesit stiprāk, kā mēs varbūt bijām runājuši, ok, tu tikko izstāstīji līdz galam noteikums, tev bija droši vien kaut kas aizmirsies. Es sapratu, es pieņemu noteikums un mēs maucam. Tā es to redzu. Un tāpat arī pa dzīvi. Ok, neizdevās tur darbs ārzemēs vai tur darbs tur vai kaut kas. Ok, es sapratu, tad šitā mēs spēlējam. Tad es pieņemu tos pašus noteikumus un es tāpat iešu šito darīšu. Tā man ir vienmēr bijis jau no mazas bērnības. Jā, trakās buļļāts. Es bieži to dzirdu, bet es nezinu, kā tas izskatās, bet es īstenībā neesmu pirmais, kas to ir. Jā, es laiku domāju, man kaut kādā brīdī tev šis jāpasaka. Paldies, man slikti pasmaidīt. Draugoties no šīs dienas skatu punkta, tu vispār plāno kaut kādu nākotni? Tu esi plānotājs vai tu esi tāds freestyleris arī pa dzīvi? Man patīk, ja man ir pakausīgi plāni, bet es esmu ļoti spontāns īstenībā. Es to teiktu, cenšos no sievas mācīties vairāk tā kā pieturēties pie kaut kā. Man ir plāni, bet man patīk varbūt neiet to ceļu taisni, bet kaut kā iziet, tur pavilkties, jo man patīk emocijas, man patīk dzīvesniedz emocijas, un es varu pēkšņi kaut kam piekrist, kaut kur doties, hops, maucam tā, un es varu aizmirst, ka man varbūt kaut kas ir ieplānots, lai gan pēdējā laikā tā nav, bet agrāk man bija tendence, kad es visiem pasaku jā uz vienu datumu, un tad ko darīt. Bet, protams, ka es plānoju, man gribētos kaut es būtu plānojis ātrāk
kaut man būtu kāds, nezinu, vecs auģijs piesēdies, nezinu, ka man bija 7 gadu un pastāstījis vairāk par finanšu pratību kaut ko, un es to daru, bet ne tik labi, kā gribētos, un es sācu to darīt vēlāk, kā vajadzētu. Bet es esmu šeit, nekad nav pa vēlu ir, kad uzmet 3 saujas, tā kā es esmu ceļā, pašmācības ceļā uz to, lai man izdotos labāk, plānošana, jo agrāk man īstenībā, man nav plāna, un tāds ir plāns, agrāk bija tāds sauklis, ar ko es pat lepojos, no? Ka visi iziet freestālā. Teikt, es mācos, man nesanāk ļoti labi, bet es mācos turēties pie plāna. Nu, es teikšu, šis ir lielisks komats mūsu sarunai, jo vienmēr, ar tevi, man liekas, mēs tā varam runāt par visu un par neko, un ir forši. Man liekas, man personīgi tāda viena no pirmajām podcastu pieredzēm, kad tāds feelings. Es nezinu, kā klausītāji jutās, bet jā, JK, Birčs un Pionieris ar lieliskiem viesiem, jauna plate, kultūras slānis. Jā. Es domāju, arī tas stāsts, ko tu šodien mazliet tā pavēri, varbūt tās durvis uz to savu pieredzi, tas diezgan atspoguļosies arī tajās lirikās. Jā. Tas, kas būs dzirdams, un man liekas, kopā saliekot šo sarunu ar albumu, veidosies tāds vēl pilnīgāks spektrs. Es arī tur balansēju starp švītiņu un švalu. Jā, švītiņš un švalis. Nu ko, forši, paldies. Un es ceru, ka mēs atkal drīz kaut kur tiekamies. Jā, noteikti. Jā, davai. Nu, čau viņus. Paldies, čau visiem.